Многие уехали куда-то? Ну, здесь как, кто приезжает, кто уезжает. А дом какой? Ну, соседи. Нормально? Ну как, ну, бывшее общежитие, ну что это? Ну да. Ну, отопления нет. Горячая вода, греет, так что... Ну, жить можно. Laipnais vīrietis mums parāda taisnāko ceļu, kur uzzināt apstākļus, kāpēc Latviju vēlējās pamest tolaik 15 gadus vecā Alise. Ieejot sociālā nama gaitenī, šķiet, ka esi nonācis šausmu filmā. Tas ir neumolīgi tumšs, sienas aprakstītas. Cilvēki šeit dzīvo dzīvokļos, kur ir tikai viena istaba un virtuve. Dzīves apstākļu ziņā ir skaidrs, kāpēc Dmitrijevu ģimene nevēlējās šeit turpināt dzīvot. Par nu jau Anglijā mītošajiem cilvēkiem namā īsti neko nezina. Vienīgi sētniece saprot, par kuru ģimeni ir runa. Viņa Alisi atceras vairāk kā Aļesju un sūta uz dzīvokli, kur par meiteni un viņas ģimeni zina vislabāk. И они все про них знают. А мы ничего не знаем. Да, она с ней дружила. Вот 68-я квартира, 5-й этаж. Подрядцы. Nelielajā dzīvoklītī sēro par internetā izlasītajām ziņām, kamēr māte šiverējas virtuvē, jauns vīrietis, kā arī 3 jaunietis, sasēduši šaurajā istabā. Девчонкам просто, вот мои сестры, им тяжело про это разговаривать. Они вчера весь день плакали, как узнали. Им тяжело про это разговаривать. Dmitrijevi uz Angliju aizbraukuši peļņā. Sākumā vecāki, pēc tam viņiem pievienojusies meita Alise. Aizbraukuši labākas dzīves meklējumos. Alise šeit, 19. Rīgas vidusskolā, kas atrodas Bolderājas centrā, sāka mācīties jau no 1. klasītes. Tomēr pamatizglītību viņa neieguva, jo viņa uzskatīja, ka dzīve Anglijā būs daudz saldāka nekā šeit. Mēs centāmies viņu pierunāt, lai viņa pabeidz 9. klasi, lai saņem izglītības dokumentu, bet viņa uzskatīja, varbūt tas bija vecāku ietekme, uzskatīja, ka viņai labāk doties projām. Tuvojoties 2010. gadam, Alise vairs neesot gribējusi pat mācīties. Tik ļoti viņa gaidījusi braucienu uz Angliju, skaidro skolā. Sākuma skolā viņa ļoti labi mācījās, un pusauģu gados tad jau tikai nedaudz laikam neizmantoja savas iespējas, savu varēšanu, to, ko viņa varēja, ko varētu izdarīt, viņa nelika lietā. Bet varēja viņa mācīties ļoti labi. Jauniete vienmēr bijusi sabiedriski aktīva un ar asu domāšanu, tomēr iespējams viņai pietrūkusi vecāku mīlestību un arī uzmanība, pieļauj bijušās skolas direktori. Viņai bija sava nostāja, savs viedoklis, reizēm varbūt tas arī nesakritē klases biedru viedokli, bet katrā ziņā viņa varēja pastāvēt pa sevi un aizstāvēt savu viedokli, savu nostāju. Alise aizbrauc tā arī nesaņemot savā dzīvē tik svarīgo dokumentu par izglītību. Iespējams, viņa bija laimīga dodoties prom, jo par to vienmēr bija sapņojusi. Līdz pagājušā gada septembrī Anglijas un pēc tam arī mūsu valsts masu mēdījus pāršauca ziņa, ka Visbīčas pilsētā pazudusi Alise Dmitrijeva. Viņa nebija atnākusi mājās pēc došanās uz koledžu, kur vēlējās iesniegt dokumentus. Policisti gan iesniegumu saņēma 5 dienas vēlāk, 6. septembrī, jo vecāki esot pieraduši, ka meitene šad tad nenāk mājās. Tiesa gan viņa šādās reizēs vienmēr māti pabrīdinājusi. Anglijā meitenes pazušanas gadījums bija tik skandalos un nopietnas, ka par viņas atrašanu likumasargi solīja 5000 sterliņu mārciņu lielu atlīdzību. Pazudušo meiteni meklēja 5 mēnešus. Iespējams, Alises pazušanas mīklu atrisināja kāds vīrietis, kurš pagājušajā svētdienā netālu no Britu karaļnama īpašuma devās pastaigā ar suni. Krūmā atrasts sievietes līķis, kas tur pēc izmeklētāju viedokļa gulējis ilgāku laiku. Šobrīd gan policisti neapstiprina, ka atrastais ķermenis ir Alise, taču tādu iespēju pieļauj. I think the circumstances indicate that she is probably the victim of murder. The body has been in situ for some time, but again, the experts are here to establish exactly what that time frame is. Anglijas policisti šobrīd apzina visus pēdējā laikā tur pazudušos cilvēkus. Eksperti pārbauda sievietes apģērbu, nozieguma vietā iespējams atstātos pirkstu nospiedumus, veids DNS analīzi, lai atrastu varmāku. Par slepkavību netālu no nama, kur karaļpāris pavadīja Ziemassvētkus, ir informēta arī karaliene Elizabete II.
Sievietes mirstīgās atliekas atrastas aptuveni 16 km no pilsētas, kur savā sapņu zemē Laime centās atrast meiteni no Latvijas. Ja tas tā ir noticis, protams, es saku līdzjūtību vecākiem, pārējiem radiniekiem. Ļoti žēl, ka tā ir noticis. Inese Supe, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.